Strādājot grāmatvedības sistēmā Tildes Jumis, nereti nepieciešams atrast kādu dokumentu vai atlasīt to pēc noteiktiem nosacījumiem. Dokumentu meklēšana un atlasīšana visā sistēmā notiek praktiski vienādi, atšķiras tikai pieejamie atlases nosacījumi atkarībā no sadaļas, kurā tiek veikta meklēšana vai atlasīšana. Atlases sistēmā var veikt izmantojot finanšu un noliktavas atskaišu blokus, bet ātrā atlasīšana parasti noris dokumentu sarakstos. Iegūt vajadzīgo dokumentu vai ierakstu var divējādi, izmantojot meklēšanu pēc lauka vai izmantojot atlases nosacījumus. Lai meklētu finanšu dokumentu pēc lauka, rīkojieties šādi. Atveriet finanšu dokumentu sarakstu, ieklikšķiniet laukā, kurā meklēšanu veikt, piemēram, partneru sarakstā. Nospiediet taustiņu kombināciju Ctrl+F. Tiks atvērts dialogu lodziņš meklēt laukā partneris. Laukā ko meklēt, ievadiet meklēšanas kritēriju. Varat ievadīt pilnu vai daļēju vārdu vai frāzi. Laukā kur meklēt, varat izvēlēties meklēšanas veidu. Jebkurā lauka daļā meklēšana tiks veikta jebkurā teksta vai frāzes daļā norādītajā laukā. Pēc pilnīgas sakritības tiks atrasti tikai tie dokumenti, kuri pilnībā sakritīs ar ievadīto meklēšanas kritēriju. Lauka sākumā meklēšana tiks veikta norādītā lauka sākumā pēc ievadītā meklēšanas kritērija. Lai atrastu pirmo dokumentu sarakstā, noklikšķiniet uz pogas meklēt pirmo. Lai atrastu nākamo dokumentu, noklikšķiniet uz pogas meklēt nākamo. Ņemiet vērā, ka meklēšanā netiek ņemti vērā lielie un mazie burti. Lai aizvērtu meklēšanas dialogu lodziņu, noklikšķiniet uz pogas aizvērt. Tagad apskatīsim otru meklēšanas veidu, proti izmantojot atlases nosacījumus. Katrā sarakstā un atskaitēs rīkjoslā ir atlases nosacījumu ieslēgšanas pogu, kuru nospiežot atveras atlases nosacījumu loks. Sarakstā ir redzami noteikti atlases nosacījumi. Noklikšķinot uz pogas pievienot nosacījumu, varat pievienot papildus atlases nosacījumus. Lai noņemtu esošos atlases nosacījumus, rīkojieties šādi. Noklikšķiniet uz atlases nosacījumu rindiņas kreisajā sānā un nospiediet taustiņu Delete. Tagad atlases nosacījumi no saraksta ir noņemti. Lai veiktu atlasi, ir jānorāda atlases nosacījumi, piemēram, lai atrastu noteiktā laika periodā ievadītus dokumentus, norādiet laika periodi. Ērti laika periodu varat norādīt izmantojot datuma loģisko vērtību, kura varat izvēlēties sarakstā zem kalendāra. Varat norādīt arī citus atlases nosacījumus, tā precizējot atlasi. Ja nepieciešams, vienlaicīgi vienam atlases nosacījumam varat norādīt arī vairākus meklēšanas kritērijus. Lai veiktu atlasi, noklikšķiniet uz pogas atlasīt sarakstu, kuras izskats atgādina piltuvi. Lai noņemtu atlasi, noklikšķiniet uz pogas noņemt atlases nosacījumus no saraksta, kuras izskats atgādina piltuvi ar krustu. Atlases nosacījumus, kurus izmantojat regulāri, varat saglabāt un izmantot atkārtoti. Lai to veiktu, rīkojieties šādi. Izveidojiet atlases nosacījumu, noklikšķiniet uz pogas saglabāt atlasi. Laukā atlases nosaukums ievadiet nosaukumu un noklikšķiniet uz pogas saglabāt. Lai izmantotu saglabātu atlasi, noklikšķiniet uz pogas ielādēt saglabātu atlasi.
Izvēlieties atlasi un atveriet to ar dubultklikšķi vai noklikšķiniet uz pogas Atvērt. Tagad varat atlasīt dokumentus pēc norādītajiem atlases nosacījumiem, noklikšķinot uz pogas Atlasīt sarakstu. Atcerieties, ka visos tildes jumta sarakstos un atskaitēs esošie atlases nosacījuma principi ir vienādi. Pirms veicat atlasi, pārbaudiet, vai atlases nosacījumos nav saglabāti kādi citi atlases nosacījumi. Pievērsiet uzmanību, ka sistēmā ir saraksti, kuri tiek atvērti ar noklusētiem atlases nosacījumiem. Piemēram, darbinieku saraksts. Par noklusēto atlases nosacījumu liecina zaļā bultiņa uz atlases nosacījumu ieslēgšanas pogas. Arī šajā gadījumā, noklikšķinot uz atlases nosacījumu ieslēgšanas pogas, tiks atvērts loks, kuru varat izmantot atlasei. Demonstrācija izstrādāta sadarbībā ar akciju sabiedrība Datorzinību centrs.